Labdien! Apsveicu visus, kas ieradušies uz mūsu publiskajām debatēm, vai valstī būtu būtiski jāierobežo ātrie kredīti. Šodien debatēsim, mums visi debatētāji ir klāt, bet pirms es dodu viņiem visiem vārdu un arī pastāstu vairāk, es došu vārdu arī organizācijas, ko tu domā, izpildirektorei Evijai Golubai. Uzrunāja, lūdzu, Evija. Labvakar! Paldies visiem, kas ieradušies, un arī paldies tiem, kas skatās šobrīd tiešraidē mūs. Drusku pirms mēs sākam pašu debati, kas visnotaļ ir aktuāla, es jums gribu pastāstīt par organizāciju Ko tu domā, kas ir juridiskais nosaukums organizācijas ir Latvijas debašu asociācija, kur dibinājuši jaunieši debatētāji, viena no labākajiem debatētājiem Latvijā arī šeit šajā panelī šodien pārstāvēti. Tātad, ko tad mēs daram? Ko tu domā? Pirmkārt, mūsu galvenais mērķis ir izplatīt Latvijā debašu kustību. No jums noteikti visi ir dzirdējuši, kas ir debates. Citi domā, ka tā ir vienkārši parunāšana ap un par tēmu, bet mēs spiežam uz to, mēs vēlētos vismaz to, lai debates būtu strukturētas, lai viņām būtu konkrēts ietvers, lai runātāji debatējot balstītos uz konkrētiem argumentiem. Un debata vienmēr ir opozīcijas un pozīcijas saspēle, kas arī nozīmē savu veidu konfrontāciju. Bet tas, ko mēs vēlētos vienmēr pēc šīm debatēm, lai debatētāji savā starpā paspiest rokas un piekristu, kad ir dažādi viedokļi un ka var būt dažādi viedokļi. Otrais lielais, tas, ko mēs daram, ir šis publiskās debatas, ko organizējam diezgan regulāri. Arī jūnijā būs debata, būs par aktuālo imigrantu tēmu, bēgļu tēmu. Un tas nav viss, ko mēs daram. Arī ir LV. Žurnālā mums ir elektroniskajā versijā ir sadaļa debates, kur var elektroniski debatēt par dažādām tēmām. Ik pa laikam parādās aktuāls tēmas, kur var pasakot līdzi, komentēt un balsot. Tāpat mums ir arī sadarbība ar 5LV, kur Anna arī darbojas. Un otrdienās raidījuma Domnīca ietveros mums jaunieši pārsvarā, mēs mēģinam jauniešus uzrunāt šajā ietverā debatē par tēmām dažādām. Un šobrīd 6 nedēļu garumā ir debata par prezidentu. Gan to, cik viņam lielai būtu jābūt algai, vai viņam būtu jābūt angļu valodas zināšanai un tā tālāk. Tāda otra lielā lieta, ko mēs daram, mēs mēģinam attīstīt debašu kustības attīstību Latvijā jauniešu vidū. Un tā nav tāda mūsu unikāla pieeja, ka mēs vēlamies uzrunāt jauniešus. Tā nāk vispār no anglosakšu tradīcijas, tādās valstīs kā Austrālija, Lielbritānija, ASV. Tātad mērķis ir tāds, lai skolas un ir tīpaši universitāšu ietveros ir pieejamas lekcijas par kritisko domāšanu un par argumentāciju, lai tad jaunieši mācās, kā būvēt argumentus. Un tas, ko mēs vēl daram ar jauniešiem, mēs rīkojam regulārus turnīrus debatēšanas. Tāpat 12. maijā, piemēram, būs ļoti labi zināma nu jau arī Eiropas līmenī debašu akadēmija, kur pulcēs apmēram 200 skolēnus un universitāšu studentus, kas vēlas apgūt zināšanu prasmes, un lektori būs arī no prestižām Eiropas universitātēm. Un trešais, tas, ko es vēlējos jums pateikt, ir, ka jūs arī mums noteikti varat palīdzēt mūsu kustības popularizēšanā, sekojot mums līdzi sociālajos tīklos, tātad / ko tu domā ar Q zīmīti priekšā, nevis ar kā Latvijas burti. Un tad mums esam aktīvi Facebookā, Twitterī, arī YouTube'ā jūs varat redzēt visus šos te ierakstus. Arī ir kaut kādi pieejami debatēšanas paraugu demonstrējumi, un šobrīd mēs arī strādājam, maija beigās visticamāk būs pieejami pirmie video materiāli pa 8 līdz 10 minūtes gari par to, kas ir debatēšana, kā veidot argumentu, kā neuzcerties uz lētiem argumentiem un tā tālāk. Un tas vēl, ko mēs meklējam, vienmēr ir līderi. Ja jūs vēlaties debašu kustību attīstīt savā skolā, universitātē, pašvaldībā, pienāciet pie manis vai uzrakstiet mums, un mēs noteikti jums palīdzēsim. Paldies par uzmanību. Veiksim debatēs. Paldies. Tikko dzirdējāt, ko domā izpildirektora Evija Goluba, stāstot par
To, kas ir organizācija, man jums jāpastāst vairāk par pašām debatēm. Joprojām tēma, vai valstī būtu būtiski jāierobežo ātrie kredīti. Tātad šis jautājums, kas ir ilgstoši Saeimā jautājumā par to, kā vajadzētu tālāk rīkoties, tie 2 Saeimas sasaukumi, vairākas Tautsaimniecības komisijas sēdes, un pēdējā reize bija tikko nesen, kad ir pieņemta grozījuma 2. lasījumā, nu skatīsimies, kā ies tālāk, bet mums ir iespējas par to runāt un domāt, aktualizēt šo jautājumu un varbūt arī piedalīties likumdevējiem, palīdzēt izlemt, kā rīkoties tālāk. Pirms es turpinu un iepazīstinu ar visiem, kas mums šodien debatēs, es gribētu pajautāt arī auditorijai, jo jūs esat auditorija, kas klausīsies debates, tāpēc no sākuma vēlos noskaidrot jūsu viedokli par to, kā tam būtu jābūt. Es saskaitīju, mēs esam apmēram 30 cilvēki plus mīnus. Vai jūs varat pacelt roku tie, kas domā, ka valstī būtu būtiski jāierobežo ātrie kredīti? Lūdzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, puse, ja, un tad pārējie būtu tie, kas ir pret. Varat pacelt rokas, kas ir pret, lūdzu. Pret mums ir nedaudz mazāk, un tad pārējie laikam atturas. Pagaidām bez viedokļa ir kāds? Viens ir bez viedokļa. Ļoti jauki. Es pieņemu, ka visvairāk jūs ietekmēsiet to, kam nav viedoklis, bet iespējams, ka varēsiet arī pārvilkt savā pusē kādu no tiem, kas ir par vai pret. Īsumā par debatēm. Debatēs ir 2 pretējās puses, par un pret. Katrā pusē 3 runātāji, 3 pusē. 3 ir par pusē un 3 ir pret. Šoreiz par pusē būs 3 eksperti, pret pusē būs 3 profesionāli debatētāji. Runas notiek pamīšus. Sāksimies ar to pozīciju, kas uzskata, ka valstī būtu būtiski jāierobežo ātrie kredīti. Katram, kas runās, būs dots laiks 5 līdz 7 minūtes. Jūs varēsiet šajā laikā pateikt visu, ko jūs vēlaties, sniegt savus argumentus par to, kāpēc jūsu pozīcija ir labāka nekā otra pozīcija, kā arī kritizēt iepriekšējā runātāja teikto. Šajā laikā es arī kontrolēšu laiku, un tad, kad būs palikušas jau pagājušas 6 minūtes, es piestīšu pie galda. Jūs gan iesiet tur, kur ir mikrofons, es ceru, ka jūs dzirdēsiet, kā es situ pie galda. Ja nē, tad, kad būs 7. minūte, es teikšu laiks, tad jums būtu tiešām jāsaka pēdējie vārdi. Bet līdz tam mēs vēl tiksim, tad, kad jūs sāksiet runāt. Tātad runas laikā pretējās puses pārstāvi var uzdot jautājumus. Tas jādara piesļoties kājās un jāsaka jautājums. Jautājumu uzdot tikai pēc runātāju uzaicinājuma. Runātājiem ir tiesības tātad jautājumu arī nepaņemt, pasagot paldies, nē. Runas laikā ieteicams pieņemt 1 līdz 2 jautājumus. Tagad iepazīstināšu ar pusēm, lai mums visiem būtu skaidrs, kas mums piedalās. Tātad, kā lūdzu? Par pusēm mums ir 3 runātāji. Pirmais runātājs būs Inga Spriņķa, žurnāliste, Rebaltika, kā arī LTV raidījuma 1 pret 1 vadītāji. Otrais runātājs mums būs Kaspars Korde, Patērētāju tiesību aizsardzības centra finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas vecākais eksperts. Labdien. Kā arī Roberts Zīle, Eiropas parlamenta deputāts, mums būs 3. runātājs. Lūdzu. Un pret mums būs arī 3 runātāji. Ko tu domā, organizācija uzrunāja vairākus cilvēkus, kas ir atbildīgi par to, kā notiek ātro kredītu izsniegšana Latvijā. Kā mēs zinām, tas ir Nebanku kredītdevēju asociācija, kā arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Lai gan sākotnēji tika saņemta piekrišana, vēlāk organizācijas vienbalsīgi atteicās nākt uz debati, kas nozīmē, ka viņas acīm redzot bija izlēmušas, vienojušās vai kā citādā grūti spriest. Jebkurā gadījumā nevēlējās šeit piedalīties. Mēs varam tikai izteikt nožēlu par to, ka ir acīm redzot kādi iemesli, kuru dēļ šādas paneļa diskusijas netiek apmeklētas un arī debates. Tāpēc pretējā pusē mums būs 3 profesionāli debatētāji, kuri sev pierādījuši vietējos, reģionālos un starptautiskos turnīros ar izciliem sasniegumiem un arī pārstāv Kodoma organizāciju. Un tur būs pirmais runātājs Lauma Vernere. Otrais runātājs Rasmus Filips Geks, un 3. runātājs būs Rūta Gabaliņa. Ar nepacietību gaidīsim arī jūsu viedokļus. Man jāpiebilst, ka Debašu kluba pārstāvi nepārstāvēs savu personīgo viedokli, kas nozīmē, ka viņi ir sagatavojuši jautājumus, lai maksimāli plaši spētu argumentēt, pretargumentēt un aizstāvēt pretviedokli, bet tas nenozīmē, ka tā ir viņu pārliecība. Otrajā daļā mums būs paneļa diskusija, un jāatgādina arī, ka visu šo pasākumu jūs varat skatīties tiešraidē
Providus LV, TVNet LV, Apollo LV un TVNet arī Krievu sadaļā. Bet es domāju, ka tagad sāksim debates, kas nozīmē, ka pirmais runātājs, kurš ir gatavs runāt par žurnālistu Inga Spriņģa, tātad atgādinu vēl vienreiz 5 līdz 7 minūtes laiks, un joprojām tēma, vai valstī būtu būtiski jāierobežo ātrie kredīti. Tātad Inga, vārds tev. Labvakar visiem klātsošajiem, paldies liels Annai. Tātad es tiešām domāju, ka šī ir ļoti svarīga debata, ņemot vairāk, kas notiek Saeimā jau gan arī 2 gadu garumā. Es šajā savā runā minēšu 3 galvenos argumentus, kādēļ es uzskatu, ka ātrie kredīti būtu būtiski jāierobežo. Viens no šiem argumentiem ir, jo cilvēki nonāk parādu slazdā, otrais arguments netiek pārbaudīta visu cilvēku maksātspēja, un trešais tiek izmantots tāds biznesa triks kā informācijas asimetrija. Un tālāk skaidrošu par katru no šiem argumentiem sīkāk. Tātad pirmais arguments - ātro kredītu bizness ir būvēts tā, lai cilvēki nonāktu parādu slazdā. Tas tiek panākts ļoti apzināti, liekot cilvēkiem atmaksāt visu paņemto summu uzreiz vienā maksājumā. Tas nozīmē, ka ja es šodien aizņēmu uz 300 eiro, tad pēc mēneša man būs jāatdod atkal tieši 300 eiro, plus vēl jāsamaksā par to komisijas maksa. Tā kā pārsvarā ātros kredītus ņem cilvēki ar maziem ienākumiem, viņiem ir grūti atdot visu maksājumu vienā reizē, līdz ar to viņi šos kredītus pagarina. Un šādā veidā viņi ne tikai maksā ļoti dārgus procentus katru reizi pagarinot, bet arī ir ļoti liela iespējamība, ka viņi nonāks parādu slazdā. Tas nozīmē, ka ja cilvēki nespēja atdot vairs šo naudu, viņi aizņems nākamajā firmā un pēc tam vēl nākamajā firmā, un tā veidojas šis saburtais loks, no kura viņi netiek ārā. Daži pierādījumi šim manam apgalvojumam. Lielbritānijas ātro kredītu uzraugs ir parēķinājis, ka vairāk nekā pusi no ātro kredītu firmu ienākumiem veidojas tieši no pagarinājumiem. Savukārt UK bāzētā starptautiskā auditoru kompānija viena ir no nozarē sarunām ar nozari pieļauj, ka kredītu pagarināšana arī ir vienīgā šī biznesa pelnošā daļa. Daži fakti no Latvijas. Latvijā pērn no visiem izsniegtajiem ātriem kredītiem 87% tika pieprasīti atdot vienā maksājumā. Nevis, piemēram, grafika maksājumā, kur būtu jāmaksā katru mēnesi daļu no pamatsummas plus procenti. Šobrīd Saeimā esošie likuma grozījumi paredz, ka, ja kredīts tiek ņemts ilgāk nekā uz 1 mēnesi, tad būtu jau nākamajā mēnesī jāpiemēro šis grafika maksājums, kas nozīmē, ka cilvēkam prasīt atmaksāt daļu no pamatsummas un procentus, nevis visu vienā maksājumā. Mans otrs arguments. Ātro kredītu firmas dod naudu cilvēkiem, kuriem nav ienākumi. Ātro kredītu asociācijas vadītāji vairāk kārt Saeimā deputātiem ir apgalvojis, ka viņi pārbauda cilvēku maksātspēju, un līdz ar to šis jautājums vairs nav aktuāls un tas ir atrisināts. Bet tā ir tikai daļēji taisnība, ja puspatiesība, kā daudz lietas, ko apgalvo asociācijas pārstāve. Šobrīd situācija ir tāda, ka ieviestā prakse paredz, ka ātro kredītu kompānijām ir jāpārbauda cilvēku ienākumi, ja viņi ņem vairāk kā 427 eiro. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāuzprasa, lai cilvēku uzrāda, piemēram, kaut kāds banku konta izdruks vai no VSA, ka viņiem tiešām reāli kontā ir ienākumi. Tajā pašā laikā ir zināms fakts, ka cilvēki lielākā daļa ņem kredītus līdz šai summai. Tas nozīmē, ka reāli viņu maksātspēja netiek pārbaudīta, kā to, piemēram, dara bankas. Tas noved pie tā, ka cilvēkiem tiek iedot kredīti cilvēkiem, kuriem reāli nav naudas, un kas visticamāk arī šo naudu neatdos. Ātrie kredīti paši apgalvo, ka viņi pārbauda dažādos reģistros, vai cilvēkiem nav jau parādu, un viņi nedod šiem cilvēkiem, kas, protams, ir ļoti labi, bet ar to vien nepietiek, jo ir arī cilvēki, kuri nav parādos, bet kuri potenciāli daļa ātriem kredītiem varētu tādos nonākt. Piemēram, cilvēki ar nesabojātu kredīta vēsturi. Pierādījums pērn decembrī Latvijas televīzija viens ziņoja par gadījumu, kad kāds jaunietis students bija paņēmis kredītus vairākās ātro kredītu kompānijās, plus pie dažiem kredītiem viņš bija ticis arī tad, kad viņam jau bija izveidojušies parādi, kas atkal liek apšaubīt arī apgalvojumu, cik tiešām patiesi ātro kredītu firmas pārbauda, vai viņu potenciālie klienti jau nav jau kādos reģistros. Un par šo triku, kad netiek īsti pārbaudīti šie ienākumi, liecina arī manas pašas pieredze, jo es paņēmu ātros kredītu 300 eiro apmērā lielākajā kredītu kompānijā SMS kredīti. Es no sākuma lūdzu aizpildīt un norādīt, kāda ir mani tēriņi un kāda ir mani ienākumi. Es norādīju, ka man tēriņi ir vairāk nekā ienākumu, uz ko man sistēma ekrānā lūdza pārdomāt, vai tiešām man nav vairāk ienākumu. Es vienkārši nomainīju šo vienu ciparu un dabūju 3 minūšu laikā sev 300 eiro. Pēc tam, kad es pēc nedēļas šo kredītu atdevu, man pienāca paziņojums, ka tagad es varu paņemt lielāku summu līdz 425 eiro. Ja atceramies, no cik bija jāpārbauda man maksātspēja, no 427 eiro. Tieši 2 eiro starpība, lai ātro kredītu kompānijai nebūtu jāpārbauda, vai man ir ienākumi.
Šobrīd Saeimā iesniegtie grozījumi potenciāli samazinātu ātro kredītu peļņu kompāniju, kas nozīmē, kā uzskata potenciālais likuma grozījuma virzītājs, kā tas liks apdomāties ātro kredītu kompānijām un viņi vērtēs, kam viņi izsniedz kredītus, jo viņi nevar atļauties vairs tik daudz potenciāli naudas zaudēt. Un trešais mans arguments - informācijas asimetrija. Tas nozīmē vēl viens no trikiem, ka apzināti tiek piedāvāta sarežģīta informācija par to, cik reāli maksā kredīts, un cilvēki vienkārši neorientējās, viņi nesaprot, cik viņi maksā. Kā pierādījums, viņiem ir dažādie maksājumu nosaukumi, kas tiek piemēroti. Ir pagarināšanas maksas, komisijas maksas, kredītu izsniegšanas maksas, nokavējuma procentu maksas un tā tālāk. Es pieļauju, ka opozīcija teiks, ka mēs dzīvojam privāta tirgus apstākļos, tādēļ kredīti nav jāierobežo, bet ir jāinformē sabiedrība. Ļoti populārs sauklis, ko mēs visu laiku dzirdam arī no kredītu asociācijas. Nē, paldies, nepieņemšu. Bet es uzskatu, ka šis arguments neiztur savu kritiku, jo ir pierādījis no behavior, tad psiholoģijas nozars, ka cilvēkiem rodas atkarība no viegli pieejamas naudas. Plus arī ļoti daudz cilvēki lietotāji uzskata, ka viņi spēs atdot šo naudu, respektīvi viņi ir pārāk optimistiski savā finanšu izvērtējumā. Nē, piedod, neņemšu. Plus es uzskatu arī, ka uz cilvēkiem tiek izdarīts masveidīgs spiediens ar milzīgām reklāmām, kas tiek nopirts. Un kā mēs zinām, reklāma mērķis ir panākt, lai patērētājs darītu to, ko vēlas reklāmas pasūtītājs. Un pierādījums vien, ka Pen for Finance bija 5. lielākais reklāma devējs valstī. Viņi iztērēja vairāk kā 2 miljonus eiro cilvēku klientu pārliecināšanai. Un tādēļ mans arguments ir, ka mēs nevaram izmainīt cilvēku dabu, jo viņiem psiholoģiski jau ir šī vēlme paņemt to, ko tev visu laiku piedāvā reklāmas un tā tālāk. Nelauma, es nepieņemšu jautājumu, piedod. Un, respektīvi, mēs nevaram izmainīt cilvēku dabu, jo mēs to varētu tik vienkārši tad arī, piemēram, narkotikas nevajadzētu ierobežot. Mēs vienkārši varētu pielikt zīmīti, lietot narkotikas ir kaitīgi, un ar to arī viss būtu atrasināts. Un to, ka šis nav tikai trūcīgās valsts fenomens kā Latvijas, pierāda arī fakts, ka Skandināvijas valstīs ir liela problēma ar ātriem kredītiem. Mēs zinām, ka Somija ļoti drastiski ierobežo ātros kredītus, savukārt Zviedrijā to ir tikuši galā tādā veidā, ka nevar izsniegt distancēt. Ir cilvēkiem jāiet uz vietas un jāparakstā šis līgums. Nobeigumā es gribētu beigt ar ASV prezidentu Baracks Obamas citātu, kuram es arī piekrītu. Kā amerikāņi mēs neskatām problēmu, ja cilvēki labi nopelna, bet ja šo peļņu gūstat ievilinot parādus ladās smagi strādājošus amerikāņus, jums būs jāatrod jauns biznesa modelis. Paldies! Paldies! Dzirdējāt žurnālisti Ingu Spriņķi, kura pastāstīja, kāpēc būtu jāierobežo, un tagad profesionāli debatētāja Lauma Vernere ar pretargumentiem. Lūdzu, 5 līdz 7 minūtes. Dāmas un kungi, mēs varam mētāties ar piemēriem abās pusēs. Inga stāstīja par cilvēkiem, kam aizņemšanās izpostīja dzīvi. Viņi paņēma kredītu, viņi nesaprot, ka viņi to nevar atdot, viņi nonāk parādu slogā un viss ir cauri. Bet tikpat vienkārši es varu atrast cilvēks, kas paņēma kredītu, izdarīja to, ko viņiem vajadzēja, atdeva viņu atpakaļ un dzīvo laimīgu dzīvi. Protams, mēs vairāk dzirdam par sliktajiem piemēriem, jo tas ir daudz interesantāk klausīties, kā cilvēkiem neiet, nevis iet. Bet pamēģināsim paskatīties šo industriju ar mazliet tādu mazāku emocionalitāti. Tad kas beigās ir ātrie kredīti? Tas ir vienkārši patēriņa kredīts, kurš tiek iedots uz īstermiņu, un tie tiek iedot kā patērētājiem tieši tajā brīdī, kad viņiem tas ir nepieciešams. To izsniegšanai ir daudz mazāk ierobežojumi, kā tas, piemēram, būtu bankām, un šos kredītus izsniedz uz daudz īsāku termiņu, nekā normāli tos izsniegt bankas. Lai arī procentu likums ir salīdzinoši augstāks, kas ir tā iemesla dēļ, ka viņi izsniedz tā kā ātrāk un nepārbaudot, un viņiem ir lielāki riski. Absolūtā izteiksmē tā kā mēs neliekam īstenībā cilvēkiem maksāt krietni vairāk, jo viņi var aizņemties uz ļoti īsu laiku posmu, kas bankā nebūtu iespējams. Un jau tagad industrija tiek ierobežota no pašu dalībnieku puses ar Latvijas nebanku kredītdevēju asociācijas palīdzību, pieņemsim neizsniedzot to cilvēkiem zem 20 gadu vecuma. Tad, kad viņi prasa kredītus virs 427 eiro, viņiem prasa šīs izziņas, tā kā hipotētiski par šo ieņēmumiem. Viņi pārbauda, vai cilvēks nav aizņēmies citās kredīta iestādēs. Un mēs opozīcijas pusē piekrītam, ka pastāv informācijas asimetrija un to mums vajadzētu labot. Bet tas, ka mēs nepiekrītam, ir šiem būtiskajiem ierobežojumiem, kas tā kā normāli mēs pieņemtu, ka būtu kaut kādi ierobežojumi uz to, cik viņi var savākt soda naudās, ierobežojumi uz kaut kādu GPL likmi un tā tālāk.
Lai pierādītu, ka šāda ierobežojuma ieviešana kaitēs patērētājiem, šodien savā runā mēģināšu atbildēt uz 2 jautājumiem. Tad pirmkārt, kāpēc sabiedrībai ir nepieciešami šie ātrie kredīti, un otrkārt, kāpēc būtiskiem ierobežojumiem būs negatīva ietekme tieši uz šīs industrijas patērētājiem, kas ir tāda sabiedrības visvājākā daļa. Bet pirms tam neliels atspēkojums. Pirmkārt, Inga teica, ka tas modelis visam šī industrijai būvēts tā, lai cilvēki nonāktu kredītu slogā, jo viņiem liek atdot maksājumus uzreiz. Pirmkārt, mēs īsti neizpratām šo argumentu, jo, cik es saprotu, pēc likumdošanas cilvēkiem ir tiesības atdot to arī maksājumos vairākos, tas ir rakstīts parasti līgumos, viņi to var atmaksāt agrāk, pa daļām un tā tālāk. Pat ja tā nebūtu, jo es nevaru galvot par to 100%, šie ir īstermiņa kredīti, un cilvēki tos ņem ar domu, ka es viņu paņemu uz 5 dienām, un pēc 5 dienām atdodu. Un mēs neuzskatām, ka tā ir problēma, kuras dēļ vajadzētu ierobežot industriju. Jā, mēs varētu izglītot cilvēkus, ka tā tas būs, bet tas nav iemesls to ierobežot. Un otrkārt, Inga runāja par to, ka cilvēki nesaprot, ka nevarēs atdot, viņi melo par to, cik viņi saņem naudu un ir informācijas asimetrija, un mēs nevaram izmainīt šo cilvēku dabu un tā tālāk. Mēs sakam, protams, cilvēki pieņem sliktus lēmumus, un to pierāda visas aptaujas, bet mēs sakam, ka ierobežojot šo ātro kredītu industriju, mēs neuzlabojam cilvēku spriestspēju. Ja cilvēks nespēs aizņemties naudu šajā ātrā kredīta industrijā, viņš meklēs citas vietas, kur to darīt, un mēs nebūtu neuzskatām, ka tās citas vietas būs pēkšņi daudz labākas, jo tās var būt nelegālas iestādes, tās var būt kaut kādas ārvalstu institūcijas, kuras mēs nespējam kontrolēt, un tāpēc mēs neredzam īsti jēgu šiem ierobežojumiem. Tātad pie argumentiem. Kāpēc sabiedrībai nepieciešama ātro kredītu industrija? Tad sāksim ar jautājumu, kas ir kopīgs iedzīvotājiem, kuri ņem šos ātros kredītus. Pirmkārt, tie ir iedzīvotāji, kuriem nepietiek līdzekļi, lai sektu savas šī brīža vajadzības, es nezinu, nopirkt pārtiku, samaksāt par slimnīcu, samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Otrkārt, tā ir augsta riska klientu grupa, kura nespēja saņemt kaut kādu overdraftu bankā, un banka viņiem nav negrib dot patēriņu kredītus, un treškārt tie ir cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu dēļ naudu nevar atrast citur. Attiecīgi, to nevar atrast bankā, to nevar atrast pie draugiem, pie ģimenes, vai to negrib atrast tur, jo ir kauns. Pat ņemot vērā visu būtisko informācijas gūsmu, ka tie kredīti ir slikti un jūs varat iekļūt parādos un netikt nekad ārā, viņi tāpat pieņem šo lēmumu ņemt to kredītu, jo viņiem tas vienkārši ir nepieciešams. Un nebanku kredītdevēji savukārt ir gatavi aizdot šādiem patērētājiem, jo viņi nav tik ierobežoti kā ir bankas, jo attiecīgi viņiem nav depozīti un viņiem nav tik liela ierobežojuma. Un otrkārt, viņi saņem papildus samaksu par šo papildus risku uzņemšanos. Un šī iemesla dēļ, ka šai grupai ir nepieciešama nauda, viņi nav spējīgi to saņemt citās vietās. Un nebanku kredītdevēji ir pirmkārt spējīgi un otrkārt grib šiem iedzīvotājiem dot to naudu. Mēs uzskatām, ka sabiedrībā ir vērtīga un nepieciešama šāda iespēja sliktāk un grūtā brīdī tikt pie šīs naudas, nevis, mēģināt to izrakt no zemes. Otrais arguments. Kāpēc būtiskiem ierobežojumiem būs negatīva ietekme uz patērētājiem šajā industrijā? Tad nebanku kredītdevēji, kā jau es teicu, ir gatavi uzņemties papildu risku un aizdot šiem augstās riska grupas cilvēkiem. Un, ja mēs ierobežojam šo kredītdevēju iespējas noteikt to likmi tādā līmenī, kur viņi redz to izdevīgi arī sev un kur viņi redz, ka viņi ir grib uzņemties šo papildus riskus, mēs viņiem padaram visu šo industriju daudz nepievilcīgāku, jo viņi nespēja saņemt šo pieņemamo atalgojumu. Un līdz ar to, ar ierobežojumu palielināšanu, tas, kas notiks, šie kredītdevēji vairāk sāks koncentrēties uz tādu, peļņas riska analīzi un vienkārši nogriezīs pieeju šai grupai, par ko es pirms tam stāstīju, kurai to naudu vajag visvairāk un kuri tad ir tā, kuri nevar dabūt nevienā citā vietā šo aizdevumu. Un tā rezultātā šie cilvēki, kas jau tā ir nolikti tādā neatskaužamā situācijā, kad visa dzīve, plīst vaļā pa vīlēm, jo viņiem nav naudas, viņi nevar izdzīvot, viņiem nav reāli ko darīt, mēs viņiem nogriežam to vienīgo legālo iespēju, kas viņiem līdz šim bija, un pasakam, sorry, deal with that, ko darīt. Un mēs sakam, ka pirmkārt tas ir negodīgi pret šiem patērētājiem, jo pat tad, ja šis pakalpojums ir dārgs, viņi pieņem lēmumu, ka viņi ir gatavi maksāt šo naudu, uzņemties šo risku un to darīt, jo viņiem vienkārši tas ir nepieciešams.
Un, ja ir kāda legāla institūcija, kas ir gatava šo naudu dot, super, mēs to atbalstām. Otrakārt, ja cilvēkiem nav iespēja finansiālu atbalstu saņemt legālā veidā, viņi to meklēs citur. Jo, ko tu vari padarīt brīdī, kad tev vajag naudu? Ja tev viņu vajag, tu viņu atradīsi. Un mēs uzskatām, ka tie citi varianti nebūtu nav labāki, un par to vairāk savā runā pastāstīs Rasmus. Otrakārt, mēs sakām, ka situācija nebanku kredītdevēju tirgu tikai un vienīgi pasliktināsies, kas var potenciāli beigās šo pakalpojumu padarīt tikai dārgāku tā kā patērētājiem, jo ierobežojumi, tas, ko tas darīs, tas pietuvinās šos te nebanku kredītdevējus tuvāk bankām. Un tas nozīmē, ka viņu tikai ieņēmumi nokritīs, jo viņiem pieņemot, ka būtiski ierobežojumi ir kaut kas tāds, ka mēs ierobežojam viņu iespējas. Laiks? Jā. Nu, Rasmus pastāstīs par šo punktu vairāk. Bet, ja mēs ātri apkopējam, ko mēs pastāstījām, mēs sakam, ka ir cilvēku grupa, kuri nevar saņemt naudu citā veidā. Šeit ir iespēja to saņemt, un mēs neredzam nekādu iemeslu to ierobežot. Paldies! Paldies! Lama Vernere, paldies liels par runu. Tālāk man jādod vārds atkal ir pārpusē, kas uzskata, ka valstī būtu jāierobežo tomēr ātrie kredīti, un mums runās tagad Kaspars Korde, patērētāju tiesību aizsardzības centra finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas vecākais eksperts. Jums kā parasti 5 līdz 7 minūtes. Tā kā lūdzu. Tā, labvakar, prieks jūs šeit visus redzēt. Prieks piedalīties šajā diskusijā, kas kārtējo reizi apliecina to, ka šis temats ir aktuāls un problēmas ātro kredītu nozarei tiešām ir samilzušas. Sākumā noteikti iekomentēšu iepriekš kolēģis pausto, kur viņa pati jau saviem vārdiem pateica, ka pēc būtības šos ātros kredītus ņem kredītņēmēji jeb cilvēki, kuriem jau uz doto brīdi nepietiek līdzekļi, lai nodrošinātu savus esošās saistības vai esošās vajadzības. Ja, tātad šeit ir uzreiz dramatisks jautājums, kur pēc zinām perioda šiem te pašiem kredītņēmējiem radīsies vēl papildus ievērojami vairāk līdzekļi, lai dzēstu ne tikai savus pašreiz esošās nepieciešamās vajadzības, lai dzēstu viņu finansiālos tātad izmaksas, bet kur nu vēl lai atdotu šos te daudz dārgākus īstermiņa, tā saucamos īstermiņa kredītus. Ja? Jo šeit jau pašā šajā te, var sakot, apgalvojumā, ka šie kredīti ir tieši mērķēti uz šiem te kredītņēmējiem, kuriem trūkst jau tā līdzekļi. Nu, tātad pēc būtības kredīts tas nav nekādā veidā tas instruments, kas palīdzēs kredītņēmējam atrisināt viņa finansiālo situāciju vai atrisināt viņa finansiālās problēmas, izvairīties no tās situācijas, ka viņam trūkst līdzekļi savu jau esošo faktiski dzīves apstākļu nodrošināšanai. Ja, tā kā tas ir viens pats būtiskākais arguments, un diemžēl jāsaka, kad nozare šo faktoru faktiski ietekmē un tā izmanto, un tā iespējā arī tiek nodrošināt šie augstie kredīta izsniegšanas apjomi, un uz tā arī viņi pelna, ka patērētāji, kredītņēmēji nav spējīgi atdot šos kredītus. Tas ir viens. Un tagad es, principā, turpināšu savu runu saistībā ar konkrēti šodien debašu uzdoto jautājumu, vai ir nepieciešams ierobežot. Paldies, bet es jau skatos, ka man ir laiks paskrējis, tā kā es turpināšu savu runu. Pēc būtības, manuprāt, lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāatbild uz 2 citiem jautājumiem. Kādas tad ir šeit patreiz problēmas ātro kredītu nozarē, kādas sekas rada šīs problēmas kredītņēmējiem, un otrs jautājums ir, kas ir šo problēmu cēloņi. Pamatā mēs šeit varam runāt ātro kredītu nozarē, ja runājam par problēmām, būtiskākā problēma ar kredīta atmaksu. To parāda statistikas dati. Pēc statistikas datiem tātad 32% no kredītiem tiek kavēti. Tas nozīmē, 32% no kredīta portfeļa esošiem kredītiem ir kavēti. Tas nozīmē, ka katrs 3. kredīts kavē. Tas būtu vēl mazākais. Būtiskākais ir, ka gandrīz 23% no šiem kredītiem ir ilglaicīgie kavētāji. Kavētāji virs 9 dienām. Faktiski tas nozīmē pie viņu esošās situācijas, pie šīs nozares kredītprocentiem, pie šīs nozares kavējuma procentiem, kad faktiski šis kredīts ir neatgūstams, jo šajā termiņā jau gandrīz
šis parāds ir uzaudzis dubultā. Ja, tā kā šīs sekas ir ļoti būtisks, ja, kavētāji. Un mums nav tā, ka mums nav ar ko salīdzināt. Nebanku kreditētāju nozara nesastāv tikai un vienīgi no ātriem kredītiem. Tā ir viena no nebanku kreditētāju jomas, plašā tirgus viena joma tikai. Ja. Salīdzinot pret jebkuru citu kreditētāju, kaut vai tajā pašā nebanku nozarē, nevienai citai jomai, nevienam citam kredītas sniedzējam nav šādi drūmi kavēto kredītu īpatsvari portfelī. Ja, tā kā tas pats par sevi arī liecina. Otrs, protams, ko izraisa šie kredīta kavēšana. Tā jau augsto kredīta procentu vietā ieslēdzās, kā jūs minējat, daudz augstāk jau šie kavējumi procenti, un klients vienkārši nav spējīgs izkļūt vairs no šīm parāda saistībām. Tas jau zināmā mērā sasaucās ar to, ko Inga stāstīja, kad principā niekļūst šādā parāda lokā, ja, no kur nevar izkļūt ārā. Otra problēma, protams, ir jau, ko arī Inga pieminēja, šī kredīta pagarināšana. Un varbūt šķiet, kas tur liels samaksā atsevišķu maksu, pagarina kredītu un atmaksā atkal kārtēji atliec to kredītu atmaksu uz mēnesi. Bet kas tad šeit ir? Šeit bija šis otrs arguments, ka šie tad ir īstermiņa kredīti, bet kas notiek ar šo pagarināšanu? Pagarināšanas rezultātā šie īstermiņa kredīti jau kļūst daudz garāku termiņu kredītu produktu. Un šeit arī ir statistikas dati, kas parāda, ka vismaz vienu reizi šo kredītu pagarina 48%. 3 un vairākas reizes šo kredītu pagarina 30% no klientiem. Ja, tas nozīmē, ka šis jau nav vairs nekādā veidā īstermiņa kredīta produkts. Tas jau izstiepjās daudz garākā termiņā, un šīs pagarinājuma maksas veido ļoti daudz šīs visas komisijas salasās un summas, jau, ko kredītdevēji noplēš ar visu šī rezultātā, tiešām uzaug ļoti augsts. Un te tad ir tas būtiskais jautājums, kas ir cēloņi šīm problēmām, ka kredīti netiek atmaksāti, ka kredīti tiek ļoti bieži un daudz pagarināti. Pirmais jau ir tas, ko sāka Inga stāstīt, ka tie ir šie kredīta atmaksas nosacījumi, ka viss ir jāatmaksā vienā maksājumā un ko reāli kredītņēmēji nav spējīgi izdarīt. Otrs cēlonis ir pašu kredītdevēju fokus uz kvantitāti, nevis uz kvalitāti. Viņi ir ieinteresēti izsniegt pēc iespējas vairāk un mazāk fokusēties uz kvalitāti. Šeit ir viens būtisks piemērs. Nozars lielākais dalībnieks. Gadu atpakaļ jau, kad mēs ar viņu diskutējām, ka viņiem ir jāpilnveido savus maksātspējas vērtēšanas kārtības, ka viņam ir jāinteresējās, vai klientam ir vispār ienākumi un cik viņi lieli ir, lai varētu izsniegt kredītu un lai varētu secināt, ka kredītņēmējs būs spējīgs viņu atmaksāt. Šis lielākais tirgus spēlētājs teica, nē, tas mums nav izdevīgi. Tas ietekmēs mūsu pārdošanas apjoms, mūsu izsniegto kredītu apjoms, mazināsies mūsu peļņa. Mēs nevarēsim izsniegt kredītus, kā jau tu teici, cilvēkiem, kuriem nav regulāri ienākumi, mājsaimniecēm, studentiem, kuriem nav regulāri patstāvīgi un normāli līmeņa ienākumi. Ja, tas ir pats būtiskākais arguments, kas jau bija, ko nozara pati pateica, ka mēs neesam šajā ieinteresēti. Un galu galā, protams, mēs pieņēmām kardinālus lēmumus, mainījām šo praksi, un ko nozara vēl centās apstrīdēt tiesā, ko galu galā tiesa arī lēma, ka šī prakse nav pieņemama. Tā kā tas ir tas būtiskākais un nobeigumā tieši šie jaunie spēles noteikumi ir vērsti uz to, lai spiestu nozari domāt par kvalitatīvu kredītu izsniegšanu. Nevis izsniegt maksimāli daudz, lai zaudējums no tiem kredītiem, kas netiek atdot, gūtu savukārt no tiem kredītņēmējiem, kur atmaksā šo kredītu, samaksājot augstos procentus, samaksājot pagarinājumu maksas un nokavējumu procentus. Paldies! Tā, un tas bija Kaspars Kord no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, un tālāk mēs dodam vārdu pretpusēji Rasmus Filips Keks, profesionāls debatētājs. Lūdzu. Paldies! Mēs domājam, ka tas nav pareizi, kad viņu galvenais
arguments viņu pusē ir, ka lielākā daļa nabadzīgo cilvēku nav pārāk atapīgi un īsti nevar paši izdomāt, kad viņi ir spējīgi aizņemties naudu vai kad viņi ir spējīgi atdot, un ka viņi nonāk šajās situācijās, kur ļaunās bankas tikai viņus izmanto, un viņiem pašiem nav ne jausmas, kas notiek. Mēs domājam, ka tā nav taisnība. Es jums pastāstīšu divas lietas. Pirmkārt, es jums pastāstīšu, kāpēc tiešām cilvēki aizņemās šos kredītus un kāpēc tas ir varbūt pilnīgi racionāls un pieņemams lēmums. Un otrkārt, kādas ir sekas, kad tieši ierobežo šo ātro kredītu industriju, kuru mēs domājam ir tieši šiem cilvēkiem, kas ir sliktākajā situācijā, visnoderīgākā. Vispirms tam pāris atspēkojuma punkti. Pirmkārt, viņi saka, no cilvēki aizņemas bezatbildīgi, un tas tā vienkārši notiek. Mēs domājam, ka tas nav tā, ka tu vienkārši ej apkārt un aizņemies visu laiku un aizņemies, kur vien tu vari un kad vien tu gribi. Mēs domājam, ka ir daži gadījumi, kas parādās mēdījos, un cilvēkiem rodas stereotipi par cilvēkiem, kas aizņems. Liekādēļ cilvēki tiešām aizņemas šajās nestādnēs situācijās, ka tev ir tas brīdis, ka tev šī nauda ir tik ļoti vajadzīga, un ja šo naudu nedabūtu, tās sekas uz tavu dzīvi, kas var notikt, var būt ļoti liels. Mēs domājam, ka tas tā vienkārši nenotiek. Bet otrkārt, nav jau tā, ka nauda vienkārši mētājas apkārt, un ka ir kāds, kas mums vienkārši gatavs iedot naudu bez procentiem, bez nekā, kad mums viņu vajag. Mēs domājam, ka tas ir pilnīgi normāli, ka ir šāda industrija, kur mēs maksājam kaut kādu noteiktu summu par aizdevumiem, un tas ir ok. Otrkārt, viņi saka, cilvēki kavē, un tāpēc mums vajadzētu ierobežot šo. Galvenais, ko viņi ignorē, ir tas, ka, kad tu aizņemies naudu un tu maksā šo maksājumu, lēto kredīta apmaksu, tas maksājums ir apmēram vienāds ar to procentu likmi, ko tu maksātu aizņemoties šo naudu, jebkur citur aizņemoties šo naudu overdraftā ar kredītkartēm. Tā ka mēs nedomājam, ka tas ir arguments, lai to darītu. Treškārt, viņi saka, šis kredīts ir beigās neatgūstams. Mēs domājam, ka tā nav obligāti taisnība, jo mēs domājam, ka tieši bankas ir ieinteresētas atgūt šos kredītus. Bet tajā brīdī, kad viņi saka, jā, cilvēki beigās šos kredītus neatdod, mēs sakam, tas ir bankas, kuras tagad paņem un kuras zaudē naudu šiem cilvēkiem. Mēs neuzskatām, mums viņi jāierobežo, tāpēc, ka cilvēki nespēja atdot šo naudu. Bet otrkārt, tas, kas ir svarīgākais, ir kā šīs parādu saistības tiešām beigās tiek noslēgts. Jo lielākā daļa cilvēku beigās vienkārši atdod kaut kādu ļoti mazu daļu no šīm oriģinālajām parādu saistībām. Un tas ir daudz labāks alternatīvs nekā cits alternatīvs, ka tu aizņēmies Lombardā un ka tev tiešām jābaidās par savu drošību. Beigās viņi saka, mums ir mazāks fokus uz kvalitāti. Mēs atkārtojam, viņi vienkārši ignorē, ko Lauma teica, ka šie ir cilvēki, kuriem neviens cits negrib aizdot, tāpēc, ka tev ir slikta kredītvēsture, tāpēc, ka tev tiešām ir tik lieli uzdevumi un tik mazi ienākumi, ka tev vienkārši normāls bankas neaizdos. Bet šajā brīdī mums ir aizdevēji, kas ir gatavi šiem cilvēkiem aizdot un ir gatavi uzņemties šo risku. Mēs domājam, ka tas ir ok. Labi, kādas ir lielā problēma šeit? Kāpēc cilvēki aizņems kredītu? Mēs domājam, ka sabiedrībā mums ir tāda mazliet stigma un veids, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas aizņems naudu, ir nepārāk labs. Mēs domājam, ka ja tev ir jāiet un jāizņems no kāda nauda, tas obligāti nozīmē, ka tu esi cilvēks, kurš īsti nespēj sakārtot savu dzīvi, vai tu esi cilvēks, kurš īsti nevar atrast sev pietiekamu darbu. Mēs domājam, ka tas ir briesmīgi. Otrkārt, tajā brīdī, kad tu kādam citam aizdod naudu, tev uzreiz liekas, ka tu esi nedaudz augstākā pozīcijā par viņu, ka tu esi tas labais, kas atnāk viņam un aizdod naudu, un viņš tas nabadzīgs, kurš ir situācijā, kurā viņš nespēja pats sevi nodrošināt. Un mēs domājam, ka cilvēki aizņems ātros kredītus, jo ātro kredītu aizņemšanās ir tieši ļoti bezpersoniska aizņemšanās, ka tie internetā tev ir bezpersoniskas attiecības ar banku. Un mēs domājam, ka tas ir labi. Un mēs domājam, ka nav jau tā, ka aizņemšanās no draugiem nemaksā neko, vai aizņemšanās no ģimenes nemaksā neko. Pirmkārt, mēs domājam, ka tev ir attiecības ar draugiem un tuviniekiem, un šīs attiecības var būt ļoti lielā mērā sabojātas tajā brīdī, kad tu aizņemies naudu no viņiem. Mēs domājam, ka tu aizņemies naudu no vecākiem, kad tu esi pieaudzis. Vecākiem uzreiz liekas, ka viņi var tev kaut kā vairāk kontrolēt, vai varētu ietekmēt tavus lēmumus, un tu pats arī viņiem klausi, jo tu kaut kādā ziņā jūties viņiem parādā. Otrkārt, potenciāli sabojātās attiecības ar draugiem. Tajā brīdī, kad tu viņiem nevar atdot to naudu, tev šīs attiecības varbūt ir daudz vairāk svarīgākas nekā tā nauda, bet tu vienkārši esi situācijā, kur tev tā nauda nav. Bet treškārt, tas, kā cilvēki vispār par tevīm izturs, kad uz tevi skatās kā tādu, kuram vajag aizņemties naudu, kurš nespēja par sevi parūpēties. Mēs domājam, ka visas šīs lietas ir svarīgas cilvēkiem. Tāpēc, ka pirmkārt šie ir tavi tuvākie cilvēki dzīvē, un viņi ir svarīgākie cilvēki, kas tev ir apkārt. Proti, tas, ka tev jāiet un jāizņemās no viņiem naudu un jāriskē, tu vari sabojāt šīs attiecības, tas var ļoti slikti ietekmēt tevi. Bet turklāt tu jūties daudz sliktāk
sliktāk, ka tu pats jūties tādā sajūtā, ka kaut kas tevi nav kārtībā, ka tu neesi spējīgs nodrošināt savu dzīvi vai kaut ko tādu, un citi par tevi to kritizē. Mēs domājam, ka tas ir slikti. Viņiem nav īsti taisnība, ka mēs te salīdzinām divus gadījumus, proti alternatīvas, ka tu aizņemies kredītu vai ka tu neaizņemies kredītu. Mēs nenājam tikai par to šo muļķa jaunieti, kurš aizgāja, aizņēmās un pēc tam viņa omītē bija jādod atpakaļ kredīti. Mēs domājam, ka ir situācijas, kurās tiešām esi vientuļā māte, kurai ir ļoti maza alga un kurai jāslabo mašīna, pieņemsim. Un, ja viņi to neizdarīs, tad viņi vienkārši nevarēs turpināt strādāt. Mēs uzskatām, ka Latvijā šādu cilvēku ir ļoti daudz, proti cilvēki, kas dzīvo vienkārši, kas saņem visu algu un visu šo algu mēnesī notērē. Un tajā brīdī, kad tev ir šīs nestandarta situācijas, tev nav īsti variants, ko darīt, jo šīs situācijas ir tik svarīgas, ka tev kaut kur vajag aizņemties šo naudu. Un ja cilvēki lielākoties arī zina, cik viņi maksā ātrijos kredītos, bet viņiem šīs attiecības ar draugiem un tuviniekiem ir daudz svarīgākas, tieši tāpēc viņi to aizņemās. Kādas tad īsti ir sekas beigās? Pirmkārt, mēs uzskatām, ka cilvēki būs situācijās, kurās viņiem vajadzēs noteikti aizņemties. Mēs uzskatām, ka ir taisnība, ka tu vari aizņemties no ģimenes. Bet ne visi cilvēki vispār ir tādās situācijās, kad viņiem ir draugi vai radnieki vai ģimenes, kuras var aizdot. Tur ir kādi cilvēki, kas tāpat kaut kur aizņemsies tikai tāpēc, ka viņiem šīs attiecības ar ģimeni tik svarīgas. Tikai tāpēc, ka viņi negrib šīs attiecības riskēt. Mēs domājam, ka cilvēki ir daudz sliktākā situācijā, ka tev, piemēram, jāiet un jāieķīlā savu mašīnu vai savus kāzu grādienos vai kaut kas tāds, lai aizņemtos naudu vietējos lombardot. Mēs uzskatām, ka cilvēki beigās nonāk sliktākā situācijā, jo ir nedaudz atšķirības starp to, ka tev klauvē cilvēks pie durvīm ar beisbola noju vai tev sūta draudošas ēpastas par tavu finansiālo vēsturi. Mēs domājam, ka tas ir diezgan skaidrs, kurā situācijā mēs labāk būtu. Bet otrkārt, ja mēs runājam vispār par tādu tirgus situāciju, mēs paskatāmies uz Lietuvu tieši, kad mēs darījām kaut ko līdzīgu. Tas, kas notiek, ir, ka šī īstermiņa aizdevuma ātro kredītu firmām, viņiem vairs nav izdevīgi to darīt. Tajā gadījumā cilvēkiem, ja tu gribi ņemt šo ātro kredītu, ko tu noteikti darīsi, kā es jums pateicu, tad tev jāizņemas šie nedaudz ilgāk termiņa aizdevumi, kas nozīmē, ka tu maksā vairāk. Mēs domājam, ka tas ir slikti. Mēs domājam, ka ātro kredītu industrijas ir ļoti, ļoti noderīgas cilvēkiem. Tāpēc mēs negribam regulēt viņus. Paldies! Paldies! Šī laikam bija enerģiskākā runa šovakar. Filips Rasmus Geks tikko stāstīja profesionāls debatētājs. Un mums jādod vārds pozīcijas pēdējiem runātājiem. Negribu, bet došu. Nē, es ļoti gribu, starp citu. Es gaidu, kas būs par to beisbolu, nu varbūt būs turpinājums. Roberts Zīle, Eiropas parlamenta deputāts, pastāstīs, kāpēc tomēr būtu jāierobežo ātro kredītu jomu, un tā būtu jādara diezgan būtiski. Lūdzu. Es varbūt, labdien visiem. Man, protams, šis formāts liekas, cerams, ka viņš nepārspēs formu, nepārspēs būtību, par ko mēs debatējam. Vispirms par salūzušiem zobiem un auto. Es domāju, kāds 100 000 salūzuši zobi, kas ir 100 000, kas tagad ir ietekmējuši visi aizņēmušies ātros kredītus un auto tāpat. Diemžēl tā statistika parāda pavisam vienkārši tādu stabiņu par to, ka galvenās tēriņa pozīcijas, kāpēc paņem šo kredītu. Tāpēc, ka ir ikdienas tēriņi, tāpēc, ka ir komunālie maksājumi veikšana un citu parādu sekšana, un tas sastāv 3/4, vairāk kā 3/4 šīs trīs pozīcijas vien, kāpēc cilvēki paņem. Tā tad nebūtu, ja nav salūzušie zobi un kaut kāda ekstra izdevuma, kas galīgi ienākuši neparedzēti individu vai ģimenes budžetā. Tad jau tas, ko Inga teica par šī maksāt spēja, tiek izvērtāta. Tiek izvērtāta mazāk kā 5%, tāpēc, ka tie, kas aizņemās līdz 427 eiro, nav jāizvērtē. Un tie liek izdevumi. Ja tagad būtu cita regulējums šiem kredītu izvērtējumiem, šīs kompānijas vairums no viņas nespēja šo slogu pacelt, jo viņas nespēja, un tas ļoti dārgi, izvērtēt klientu maksāt spēju. Tāpēc arī 95% ir zem šīs sliekšņa. Un tā ir tā īstā būtība, no kā faktiski sākās peļņa šīm kompānijām. Tad ir tas ļoti interesants rimbols, es, protams, to varētu pastāstīt. Šeit ir tas sarkanais, tie ir tie, kas maksā laikā, 51%. Tie ir ļoti slikti klienti. Tie labie klienti ir tie, kas 3 reizes pagarinājuši šeit šis dzeltenais bumbulis, kas ir 3. daļa, un tie pārējie tuvojās tam. Tātad faktiski ātrā kredītšanas kompānija mēķis būtu šo sarkano limbu stipri samazināt, jo peļņa ir tajos, kas pagarina. Ne jau tajos, kas atmaksā laikā. Tātad tie ir ļoti slikti klienti, joprojām 51% no šiem klientiem. Par dažām citām lietām. Par to, ko nodara slikti šī lieta. Ja jūs pasakojat tas, ko teica Seba, starp citu bankas ir ļoti slikts, tam es pilnīgi piekrītu. Tikai es nezinu, ja visas bankas likvidētu un konti aizvērtos, kā ātrie kreditētāji varētu ieskaitīt naudu, kur klientiem.
Otrs, ko es teicu dzirdēju, sliktās ārvalstu kompānijas, kas varētu pārņemt ātrā kreditētāju biznesu, arī ļoti bīstamas, jo, teiksim, For Finance lielākā grupa šajā biznesā ir izdien pašmāju biznesa Maltas un Kipras offshore. Kompānija īpašnieki ir tātad ļoti, ļoti pašmāju kapitāls daudz. Un tās pārējās noteikti ļoti, ļoti bīstamas kompānijas. Par to, kur šie cilvēki nonāk, un tas, ko Ainārs Ozols, SEB prezidents, teica vakar par nelegālo, man liekas, ka vakar bija šī konference par nelegālo ēnu ekonomiku Latvijā, 60 000 konti vienīgi SEBā ir tādi, kur ir apgrūtināti, kur cilvēki izvairās viņiem strādāt, tāpēc, ka no viņiem ir saistības virs šiem kontiem. Un faktiski tas nozīmē, ka kurš ir iekritis šajā, un tā liela daļa ir ātrie kreditētāji, absolūti lielākā daļa pēc Aināra Ozola vārdiem. Un tas nozīmē to, ka šie cilvēki īstenībā spiesti iet strādāt aploksņa algas un daudz cits ienākums, jo nodokļus nevienam neinteresē visā šai ķēdē, kur viņš ņem šis cilvēks, vai viņš ir samaksājis nodokļus, kad tik viņš atdod vēlams balonu formā visu kredītu uzreiz, kā Inga minēja, 87% no šiem kredītiem tiek prasīt visu uzreiz, vai ne, tad lūdzu pagarina, un tad tu ienāc tajā lieliskajā dzeltenajā kvadrātā, kas jau 3. reizi pagarina. Un vēl šī sabiedrības noslāņošanās, šī ātrā kreditēšana veicina. Pamatā viņi ir tie, kas ir vidējā un zemvidējā ienākuma līmeņa sabiedrībā, kas jau tā ir viena no Latvijas problēmām, nevienlīdzīgā ienākuma sadale. Un šie augļotāji, es nebaidos teikt, viņi īstenībā izpilda tādu zināmu kā vēl lielāku notīrīšanu. Jo jūs zināt, tur ir ļoti daudz arī ķīlas, ieskatot pat hipotekāras ķīlas, pretī tiek prasīts uz lielākiem kredītiem. Ja pirmoreiz tiekat galā 427, 425 eiro kredīti, nākošais piedod lielāku, tad jau tā situācija ir cita, tad jums paprasīs ķīlu, tad būs tāds kā lombards izveidots no visiem šiem ātriem kreditētājiem un tā tālāk. Tā kā jūs ārā vairs netiksiet un sabiedrība noslāņosies vēl vairāk, pie tam viņi kriminalizējās, viņi tiek iedzīti ēnu ekonomikā. Par regulējumiem, ļoti interesants lietas. Es nocitēšu dažus piemērus no ļoti tirgus regulētām ekonomikām, kā Lielbritānija un ASV. Vonga lielākais ātro kreditētājs Lielbritānijā pagājušajā gada beigās norakstīja 220 mārciņu vērtībā un procents maksājums virknei klienti, kas tika izsniegt kārtīgi neizvērtējot maksātnespējas. Gribētu redzēt kaut ko līdzīgu no mūsējiem. Aizdevuma pagarināšana. Lielbritānijā kredīts drīkst pagarināt tikai līdz 2 reizēm. Luizijānas štatā, ASV, piemēram, tur ir štata regulējums, tur vispārēji nedrīkst pagarināt. Kredīta apmēra procenta ASV, virkne štatu 40% Ilinojā un Nevadā, piemēram, ir teikts, ka nedrīkst pārsniegt šis maksājums 25% no klienta ienākumiem. Vairāk jūs nedrīkstat ņemt, tas ir vispārējais arī starp citu banku regulējums daudzos ASV štatos. Par lietām vēl, kas attiecas uz reklamēšanu, tas varbūt to Inga izstāstīja. Vēl viens lielisks piemērs arī no ļoti brīvo tirgu iznīcinošas zemes un štata kā Florida. Tur ir izveidots kredīta reģistrs. Vienlaicīgi varbūt tika izsniegts tikai viens aizdevums vienam klientam. Un aizdevuma pienākums ir pārbaudīt datus, un vai šie aizdevumi ir atdoti un netiek kavēti. Un, ja arī kredīts tika atdots, jāpiet vismaz 24 stundām, lai varētu tikt izsniegts jaunu kredīts, un šī aizdevuma maksimālā summa ir $500. Kredītu nedrīkst pagarināt. Ja ir problēmas atdot parādu laikā, tiek automātiski piešķirt 60 dienas, kuru laikā var bez papildus komisijas un procentu maksājumu norēķināties. Un maksimālā kopējā procentu likma aizdevumam līdz 10% no aizdevuma summas. Papildus aizdevējs var iekasēt līdz $5 par kredītu pieprasījumu, lai nosaktu izmaksas, kas saistīts ar personu pārbaudu, informācijas iegūšanu no datubāzes un tā tālāk. Un tas ir ASV Floridā. Mūsu regulējums, jūs varat iedomāties, kāds ir pašlaik, un arī tas, kas top uz otro lasījumu. Vēl viens regulējums no tepat kaimiņiem, no Somijas, un starp citu Floridā šis bizness joprojām ir, viņš nav iznīcis. Un Somijā kopā ir procentu likme nevar būt lielāka par 5,5% gadā. Bija kādreiz, kad Somija teica, līdz viss biznesa novruks, ātrie kreditētāji, no 90 firmām 47 joprojām darbojās. Lūk, tās ir regulējums, ko dara valstis, kas ir ļoti tirgus orientētas, un es domāju, no kurām mums vērts būtu daudz ko pamācīties. Paldies! Paldies! Jums jau palika laika rezerve 20 sekundes. Es esmu pieredzis Eiropas parlamentā runāt laikā. Tas bija ļoti patīkami. Tur ir daudz mazāk dot nekā 5 vai 7 minūtes. Bet tagad jums būs jāatstāj šis postenis, jo būs jādod vārds pēdējiem runātājiem. Tikko dzirdējām Robertu Zīli, Eiropas parlamenta deputātu. Paldies! Aplausi bija aplausi, jā. Aplausi jau bija. Un tagad mums ir pēdējais runātājs no opozīcijas, Rūta Gabaliņa, profesionāla debatētāja par to, kāpēc nebūtu būtiski jāierobežo ātro kredītu biznesu. Lūdzu, Rūta.
Sveiki visiem! Liels gods noslēgt šo debatu par acīm redzam ļoti aktuālo tēmu. Mēs domājam, ka šī situācijā, kur gan mēdījos, gan pašus kredītus ņemot tev priekšā ir rakstīts aizņemies uzmanīgi un skaties līdzi, tev būs jāatmaksā šī tik daudz, ir reti, kas domā, ka tā ir tiešām nauda par brīvu. Mēs domājam, ka lielākā daļa cilvēku saprot, ka viņi aizņems naudu, ka viņi, tomēr labāk viņu atdot, nekā iekļūt tajā parādu slazdā un cenšas darīt, ko viņi var, lai tiktu no tā ārā. Un tātad ir divas galvenās lietas, par ko es gribētu parunāt. Pirmkārt par to, par pašiem kredītņēmējiem, vai viņi vinnē, vai viņi zaudē no tā, ka šie kredīti eksistē. Un otrkārt par industriju un kas notiek, ja mēs to ierobežojam un kāpēc tas nav labāk. Tātad, kredītņēmēji, vai viņi iegūs vai zaudē. Pirmkārt, mēs dzirdam to, ka ir baiga lielā problēma to, ka cilvēkiem jāatmaksā kredīti visu uzreiz, nevis viņiem ir iespējas atmaksāt šos kredītus grafikā. Pirmkārt, tas, kas ir līgumos rakstīts visos, ir, ka jums ir tiesības atmaksāt kredītu arī ātrāk, jūs varat atmaksāt daļu ātrāk, un mēs arī neesam pret to, ka tas ir tā, principā. Un tas nenozīmē, ka mēs ļoti ierobežojam industriju. Otrkārt, mēs dzirdam to, ka cilvēki aizņems kredītus bezatbildīgi un kredītus dod cilvēkiem, kam nav naudas un nebūs naudas. Pirmkārt, mēs jums jau pasakam to, ka lielākā daļa cilvēku, kas aizņem šos kredītus, nevis viņus aizņems tā kā katru mēnesi, kā šī ir mana alga, bet drīzāk viņus aizņems tā, ka viņiem tiešām ir situācijas un ka viņiem nav citas izvēles, ņemot vērā, ka šī maksa ir diezgan liela un tā tomēr ir kaut kāda veida izvēle, kas viņiem atbildīgi jāizdara. Otrakārt, mēs nedomājam, ka ir adekvāti vienkārši izteikt to visu tādā stereotipā, ka tāpēc, ka tev ir maz ienākumu, tu noteikti nesaproti, ko dari. Un tev nav ne mazākās nojausmas, ka kredīts nav vienkārši nauda tev par brīvu. Mēs domājam, ka lielākā daļa cilvēku principā mēdz saprast tās lietas, un pat ja viņi nesaprot, teiksim, tāpatās kā mēs neierobežojam kaut kādas lombardu cigaretes vai vēl visādas lietas, tas nenozīmē, ka mūsu tā kā valdībai ir obligāti tiesības iet un visu šo industriju ierobežot. Plus, pozīcijai ir jāpierāda, ka ja mēs to ierobežojam, tā situācija būs labāka, par ko es runāšu vairāk otrajā argumentā. Bet būsim godīgi, ir cilvēki, kuriem tiešām nav citas izvēles. Ir cilvēki, kam ir šīs neparedzētās situācijas, kas nevar aizņemties no bankām, un kuriem ir vai nu kauns prasīt saviem draugiem, vai kuriem nav obligāti ļoti, tā kā cilvēki apkārt, kam vienkārši mētājas naudu, ko viņiem iedod. Kaut kur zem gultas vai vēl kaut kur. Un šajos gadījumos cilvēkiem vienkārši nav izvēles. Tas, ka mums pašiem visiem ļoti jauki ir varbūt iespējas kaut kur aizņemties, tā ir diezgan privileģēta situācija, kas nav katram, ir tīpaši cilvēkiem, kam ir zemi ienākumi un tam līdzīgi. Mēs piekrītam par to, ka informētība par kredīta aizņemšanos ir iespējams un vajag varbūt arī uzlabot, kas arī tiek darīts. Un visiem ir tā kā diezgan skaidri un gaiši katrā kredītu tā kā lapā pateikt, cik tev būs jāatmaksā, jo tu aizņemies šito kredītu. Līdz ar to mēs nedomājam arī, ka tas tā kā noteikti tā informācijas asimetrija obligāti pasaka to, ka mums vajadzētu šo industriju būtiski ierobežot. Es vienkārši pasaku to, ka cilvēkiem vajadzētu būt vairāk informētiem par to, ko viņi dara, kad viņi izdara šīs izvēles. Otrā lieta. Industrija un kas notiks, ja mēs to ierobežosim. Tāpēc, ka mums šķiet, ka nevar īsti tikt vaļā no šīm sliktajām lietām, būtiski ierobežojot industriju, principā netiekot arī tā kā vaļā no tām labajām lietām. Kas ir specifiski tas, ka šie ātrie kredīti ir pieejami vairāk cilvēkiem pēc definīcijas, un viņi ir pieejami ātrākā veidā un arī uz mazākiem apjomiem. Kas ir tieši tās lietas, ko ierobežojot šo industriju būtiskā veidā, mēs tā kā zaudējam. Pirmkārt, ja mēs, piemēram, uzliekam GPL kaut kādu ierobežojumu, tad tas, ko mēs esam redzējuši Lietuvā, ko mēs esam redzējuši arī Somijā, kas tika pieminēta, ir tas, ka daudz no šiem īstermiņa kredītiem un mazajiem kredītiem vienkārši izzūd un netiek dot cilvēkiem vispār. Kas nozīmē, ka daļa no šīs industrijas jēgas tādā gadījumā zūd. Otrkārt, ierobežojums klientu ienākumu un izdevumu pārbaudi. Pirmkārt, mēs domājam, ka tas samazina to ātrumu, kādā šie kredīti var tikt izsniegti. Otrkārt, ir tas jautājums par to, kādā brīdī tas vispār ir adekvāti iet cilvēku personīgajā informācijā par viņu ienākumiem un izdevumiem, lai to pārbaudītu, un kas ir tas brīdis, kad mēs to darām. Jo šobrīd šīs lietas tiek pārbaudītas, bet pēc konkrēta apjoma kredīta, nevis katrā situācijā. Bet, ja aizņemies 10 eiro, tā kā kopumā, vai tas tiešām ir tik adekvāti. Un, protams, principā tas arī, ja mums ir lielāka ierobežojums to, kas drīkst aizņemties kredītus, tas nozīmē, ka mēs atsakam vairāk cilvēkiem. Šī industrija pēc būtības ir augstāka riska industrija, kas tieši šiem cilvēkiem dod šos kredītus, kas tādējādi nozīmē, ka atkal šai industrijai zūd jēga tajā brīdī, ka mēs sākam to ierobežot. Trešā lieta – nokavējuma maksājumi un pagarinājumi. Pirmkārt par pagarinājumiem. Pagarinājuma maksa lielākajā daļā gadījumā ir tieši tikpat
cik maksā tas pats kredīts. Vienkārši samaksā vēl vienu mēnesi izmantot šo naudu. Mēs domājam, tas ir perfekti adekvāti, un tā nav tā kā ļoti slikta izvēle, ja cilvēki izdomā, es tomēr gribētu šo kredītu paņemt uz 2 mēnešiem, nevis uz 1 mēnesi. Mēs nedomājam, ka tas ir kaut kas ļoti iracionāls, un tie procenti, kas tiek minēti, nozīmē, ka tā obligāti ir slikta izvēle. Par pagarinājumu maksājumiem, tas ir nokavējumu maksājumiem. Mēs domājam, ka ir tā kā normāli, ka cilvēkiem vajag radīt motivāciju, lai viņi tiešām atdod šos kredītus. Un tāpēc šiem procentiem ir jābūt salīdzinoši lieliem. Plus, ņemot vērā to, ka šajā industrijā ir lielāks risks, tas vienkārši ir adekvāti tās industrijas specifikai. Bet mēs domājam, ka jau tagad Nebanku asociācija sāk palīdzēt cilvēkiem sastādīt šos nokavējumu grafikus. Ņemot vērā, ka šajā industrijā specifiski cilvēkiem šie ir bezšķīles aizdevumi, šai industrijai tieši ir tā teiksim, motivācija panākt, lai šie kredīti tiktu atdoti normālā veidā. Tātad, kas notiek plašāk šo skatoties, ir vēl sliktāk. Jo, ja cilvēkiem nav citas izvēles, un ja viņiem tiešām nav šie draugi vai vēl kaut kas, kur viņi var aizņemties, un viņiem ir neparedzēta situācija, un vienkārši vajag samaksāt par slimnīcu vai vēl kaut ko, tad viņi griež pie vai no aizdevējiem, kas ir nelegāli, vai aizdevējiem, kas ir no ārzemēm. Un tieši tas ir tas, kas notika Rumānijas un Slovākijas un Francijas gadījumos, kur tās regulācijas tika ieviestas, bet pēc tam tika atceltas, ka varēja redzēt to, ka tā nelegālā industrija tajā brīdī plauka un zēla un radīja vēl lielākas problēmas. Plus mēs domājam, ka visi tie ārzemju kredīti, mums ir daudz vieglāk kontrolēt SMS kredītu un redzēt to, kas viņiem notiek viņu balance sheetos un vispārējā, nekā kaut kādām, nezinu, kompānijām no nekurienes, kuras mēs pilnībā nepārzinām un nezinām, ko viņi tiešām dara. Kopumā mēs redzam gan cilvēkiem, kas aizņem šos kredītus, ir situācijas, kur tie tiešām ir nepieciešami un tie aizpilda vajadzīgu daļu no tirgus, bet otrkārt tie ierobežojumi tiešām neatrisina visu šo situāciju nekādā labākā veidā, vienkārši padara to vēl sliktāku. Tāpēc ļoti lepni stāvēt opozīcijā. Paldies, tikko dzirdējāt Rūtu Gabaliņu. Es saku paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Tātad Inga Spriņģa, žurnālisti, paldies par runu. Otrā runātāja, pirmā runātāja no opozīcijas bija Lauma Vernere, paldies. Kaspars Korda no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Rasmus Filips Geks, Roberts Zīle, Eiropas parlamenta deputāts, kā arī Rūtu Gabaliņu. Paldies jums visiem par runām. Vēl vienreiz aplausus lūdzu no jūsu puses.